Dažkārt gadās tā, mums piedāvā iepazīties ar kādu jaunu cilvēku. Mums tam nav laika, un, godīgi sakot, īpaši arī neinteresē. Tomēr ir neērti atteikties, un mēs aizējam uz tikšanos. Un tad pēkšņi saprotam, cik ļoti daudzām savdabīgām personībām ikdienā paskrienam garām. Tāpat bija arī ar Oli no Dānijas. Pirmā paviršā informācija bija: kaut kāds dānis kaut ko saka pret Turciju Eiropas Savienībām. No sazina kāds eiro mietpilsonis, kurš trīc par savu labklājību. Un tomēr mēs pierunājām Kristapu Petersonu aiziet uz tikšanos ar Oli, un šķiet, viņš to nenožēlo. Pasaulē ir daudz garīgo līderu, taču iespējams neviens nav plašai tautai tik pieejams kā Oli Nidāls. Cilvēks, kurš savu dzīvi mainījis no hipija un anarhista līdz personai, kur priecājas satikt tik viens, kam jebkad bijusi kāda saistība ar viņu. 1969. gadā ar savu nu pat apņemto sievu Hannu, dodoties medus mēnesī uz Nepālu, Oli satiek Gjalvu Karmapu 16. pirmo reinkarnēto Tibetas lāmu. Pēc aizraujošām studijām Himalajos, kā pirmais rietumu skolnieks, Oli tiek lūgts budismu skaidrot rietumu pasaulē. Kopš 1977. gada viņš nav pārtraucis savu ceļojumu, 2 reizes katru gadu apbraucot apkārt pasaulē. Šogad mēs tiekamies Rīgā. Viņu pavada studenti no Lietuvas. Visapkārt valda neliels satraukums pirms tikšanās ar visā pasaulē pazīstamo budistu svētceļnieku. Ar savdabīgo politiskās dienas kārtības noteicēju Dalai Lamu Oli ir ļoti labos draugos, kaut gan min, ka abiem nesakrītot pāris garīgo uzskatu. Oli ir atvērts jebkuram tematam, arī politikai. Budisms ir veselais saprāts, viņš saka, minot, ka Buda pirms 2550 gadiem cilvēkiem mācīja būt inteliģentiem un pārbaudīt sevī dažādas iespējas. Budismam nav skatījumu uz mūsdienu politiskajiem procesiem, bet ir budisti, kuriem ir savs viedoklis. Savu viedokli pēc Indonēzijas tsunami traģēdijas Oli pauda slavenākajām telekompānijām visā pasaulē. Pēc revolucionāriem citātiem par cilvēktiesību neievērošanu Āfrikas valstīs un par katoļu vēršanos pret prezervatīvu lietošanu, viņu ik nedēļu uzmeklē kāds no pasaules lielākajiem laikrakstiem. Un tagad viņš ir šeit un runā par Eiropas Savienības nākotni. I think that right now Europe is moving from being governed by the bureaucrats, which are often non-elected, like in Brussels, and into being governed by the people. All over Europe, just to take an example, between 60, 70 and 80% do not want Turkey in Europe because they know the Turks, they know the ghettos, they don't want more of that. And all the, like lemmings, you know, all the unelected people in Brussels, they just keep pushing in that direction because some idiot promised that sometime, right? They've never been in a ghetto, they've never seen what it is like when women walk around. You can see so much of them 3 meters after the men and stuff like that. They've never met that whole aggressiveness of the young Muslims. They don't know what it is, right? So I think we stopped them, we stopped the superstate in the right time. And now we'll make a nice Europe, you know, where people's wishes are being fulfilled and where people are informed about what's going on and so on. Londonas teroraktus un 11. septembri Oli Nidāls paredzēja pirms 30 gadiem. What could happen after maybe next 30 years, if you can say that? There'll be more. I think we are actually in the middle of a third world war. It just isn't clean battle lines. It is in the ghettos, in the towns. It's different politicians doing this or that. It's the police doing this. It's, you know, it's like it's a full clash between a medieval system and a modern system. Simply, I think it'll probably last until Islam really understands that they have to change, and they nullify the different negative things of the Quran. The way the Christians did it with the Old Testament, you know, over the last century, like that. They say, no, you cannot say that, you cannot do that. Esot budistam, Olem nav svešs arī Korāns, Īslama bībele. Pēc tā izlasīšanas viņam bija skaidrs. Šos svētos rakstus var interpretēt, un ekstremālākie musulmaņi to izmantos, lai attaisnotu vardarbību un nogalināšanu. Luckily, we got religion and politics away from each other in Europe. That's one of the great things we had, you know, no witches are being burned anymore, you know,
no suppression, no books are being burned, and so on. You know, we made the separation in Europe. But in more primitive cultures, of course, religion and nationality and race and all kinds of other things go completely together. And you always see yourself as us and the others. 1986. gadā Ole iepazīst Padomju Savienību. Viņa pirmā viesošanās Ļeņingradā un Vladivostokā ir atstājusi neizdzēšamas atmiņu pēdas paša dzīvē. Skulpstot jaunu sieviešu vaigus un no sirds apkampjot nepazīstamus vīriešus, Ole atver komunismā dzīvojošo cilvēku sirdis un prātus. Viņi atdzīvojas tā, it kā nekad nebūtu bijuši zem dzeles priekškara, atceras Ole. 20 gadu laikā Krievijā budisma svētceļnieks ir atvērs 50 dimanta ceļa centrus. Amerikā un Eiropā to skaits sniedz uz 100. Ole uzskata, ka amerikāņiem un eiropiešiem ir jādzīvo kā brāļiem, jo mums galu galā ir viena kultūra. 11. septembrā atceres priekšvakarā Ole apcer arī iebrukumu Irākā. I would not have gone into Iraq. I would say that just at once, right? I would not have gone in because it's a bad society. They've killed 1.5 million people, you know, Saddam himself. They were bulldozing the people. They didn't even shoot them anymore. They just bulldozed them, right? So, I mean, that it's an ugly thing down there, and you mix with dirt, you get dirty, right? And you go to a place like that, you get some bad impressions and you get into bad situations and you have to react badly because people only understand that. But I think we should have been brothers with America and say, listen, it's not a good idea. Maybe we try to help you get out of this in this or that way, you know, or whatever else, right? Pirms vairākiem gadiem Ole pasauli pārsteidza ar paziņojumu, ka Romas pāvests Jānis Pāvils II ir personīgi atbildīgs par nabadzību Āfrikā, par pārapdzīvotību un straujo aids izplatību. Viņš saka, cilvēks pats iznīcina vidu, kurā viņš dzīvo. Tik tālu esam nonākuši. Jaunais pāvests, Oles prāt, esot tāds pats kā iepriekšējais. Tātad arī atbildīgs par jaunatīstības valstu problēmām. And I actually liked him, you know, in the beginning, you know, because I thought when he came out of that curatorium or concilium and so on, I thought he looked good. He came in like a little bureaucrat and he came out with some size, and I said maybe there is something like a Holy Ghost or something like that, right? I was happy about that because I want everybody to do well, Catholics, everybody, right? So, but then a week after that or 2 weeks after that, you already had a notice in the paper. He talked to all the bishops from Africa saying no condoms, right? And that means thousands and thousands of people killed by AIDS. Because they have no cinemas in African villages. The only party is the lady, right? That's the only thing that's going on is making love to the ladies, right? Because there's nothing else you can do. No schools, no universities, no anything, right? Sievieti Ole sauc par labāko narkotiku vīrietim. Viņa paša narkotika šodien ir arī ātra traukšanās ar motociklu pa Vācijas šosejām un brīvā kritiena baudīšana, lecot ar izpletni. Jūs neticēsiet, bet es pamēģināju visas narkotikas pirms tās kļuva aizliegtas, viņš saka. Es biju tik avangardisks, ka policijai pat nebija informācijas par tādu narkotiku eksistenci. Un tajā pašā laikā Dānijā visi manas paudzes labākie cilvēki man blakus mira. Ole uzskata, ka izdzīvojas tikai tāpēc, ka viņu pēdējā brīdī skārus cilvēku mīlestība un atklāsme, ka vislabākā narkotika ir būt brīvam.